sekundēs, jo tas, ko mēs iemācīsimies burtiski dažās sekundēs, tad ne tikai noderēs dzīvē, bet arī pārbaudīs tavu pacietību. Kur gadījies, kur ne, absolūti neparasts palaks. Ko es ar to domāju? Tas ir palaks ar gumijām. Nu, salocīt viņu nav viegli, bet nekas nav neizdarāms. Ja mēs darām gudri, mēs darām šādi. Paņemam palagu ar pareizo pusi uz sevi. Tas nozīmē, ka vīles ir uz ārā. Tad kreiso roku virzam labās virzienā, uzliekam pāri. Tā, lai šeit būtu pareizā palaga puse. Un tad ar kreiso roku šeit atrodam tuvāko malu, kas ir vistuvāk jums. Ja, tajā brīdī. Atrodam stūri un šo stūri ar pareizo pusi paliek apakšā. Ar labo šo malu, kas ir pēdējā palpusī, atrodam atkal stūri, taču šoreiz ar nepareizo pusi pa priekšu paliekam apakšā. Iztaisnājam maliņas un novietojam palagu uz gultas. Un salūk. Vai nav skaisti? Es jūtos saviņots. Dari gudri!